Sveiciens visiem šajā rudenīgajā dienā. Šodien mēs esam pie sava vējlauža. Un šodien mēs vējlauža stādījumam apsmērēsim galotnes ar kvarca smiltīm. Saucās Cervacola. Un sastāvā viņam ir kvarca smiltis. Nu, tās ir kvarca smiltis. Un ar viņām apsmērēsim galotnes, lai negrauž nost dzīvnieki. Jo pagājuši gadu mums bija tā, ka pirmajā gadā bija tā, ka nebija apsmērēts un ļoti daudz galotnes tika apgraustas. Un tad, piemēram, ir eglis ar 2 galotnēm un bērzi ar 4 galotnēm. Un visādi. Reka, piemēram, bērziņš arī bija nograusts. Jā, zaķis, tirnas nāk. Visi, kam nav slinkums, nāk un graužīs. Tātad, ko mēs darām te? Vispirms ir jāsamīca kārtīgi, lai samaisas, jo viņa bija nostāvējusies, te bija tādi... Sabiezējums, ja? Jā, kaut kāds šķidlumiņš tur ir. Viņam pastas veids tā kā ir. Jā. Tur gan jau kvarcas smiltis un kaut kas vēl klāt, bet rakstīs, ka tikai kvarcas smiltis iekšā. Nē, kaut kas klāt bija rakstīts. Es necos, bet internetā var atrast aprakstu. Tad, ja pirms nedēļas lasa, tad aizmirstas. Jā. Mēs jau viņu ziedām pirms 2 gadiem. Tagad vēlreiz ziedīsim. Tāda masa. Uz cik galotnēm sanāk Šis ir paredzēts bija uz 3000 laikam. 3000 kociņu. Cik bija? Tā arī to es esmu aizmirsusi. Nu, labi, apstīsimies. Vai 1000. Cik sanāks. Mums iepakojums sanāca visam šim. Jā, nu mums šeit ir pāri 300 kociņiem šobrīd. Nē, vai 400 pāri, jo mēs piestādījām klāt vēl. Vēl 100 piestādījām, jā. Jā, un... Pat tāda masa sanāk. Un viņa, tad, kad viņa paliks izžūst, tad viņa paliks pilnīgi balta. Tā, un tad ņem galotnīti un apziešu pašu galveno galotni. Un nenograušu. Es parasti arī sānu galiņus apziežu. Es vajadzētu parādīt, kā izskatās, kad ir jau 2 gadi vēlāk. Vai jau 2 gadi pēc apziešanas, kā izskatās. Un bērziņiem. Uz tām priedītēm, vai ne? Jā, un bērziņiem arī ieziešu. Visu tā. Te jau bija rekurns ziests, redzi? Jā. Un bija izaudzis, un tālāk, kur nebija ziests, jo pagājuši gadu mēs neuzziedām, viņš vēl turējās, un to viņš ir nograuzis. Redzēt. Un tā masa ir tāda kā smiltis, un ja dzīvnieks vienam kokam iekodīsies, tad viņam būs nepatīkama sajūta, viņš negrauzīs nākamo. Tāda ir tā doma viņam. Jo viņš tā kā sanāk iegraužas smiltīs. Labi, es aiziešu parādīšu, kā izskatās 3. gads, kad ir 2 gadi atpakaļ uzziesta tā smērīte. Vējlauzis mums sastāv no 3 rindām vispār. Bērzi, egles, kalnu priedes. Kalnu priedes vēl mēs šogad klāt piestādījām. Šādas te maziņas izskatās. Bet arī reku parasta eglīte 3 gadi nograusta bijusi, ja? Un ļoti maziņie. Bet arī ļoti atšķirība ir tajā, kāda ir augsne, kurā vietā, jo pa mums te kopā ir 200 metri šis vējlauzis. Un augsne šajā visā garajā posmā atšķirās, protams. Un paskatīsimies, kāda smuka priedīti. Vai varēs redzēt, kur te bija smērēt pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu. Nu, te var redzēt, ka šis viss ir izaudzis no jauna. Un smērēts bijis ir šeit. Reku te balts ir. Jā, reku te ir tā galotnīca bijusi. Un tas ir viss sataudzis klāt. Vēl mēs gribam šogad izdarīt tādu eksperimentu. O, reku viena nav iestādījusies vēl. Jāiestāda. Vēl mēs šogad tādu eksperimentu gribam izdarīt, ka šīs kalna priedes kādu attaisīt vaļā no žoga un paskatīties, vai viņi vēl, vai dzīvnieki vēlēsies viņu graust vai nē, jo pagājuši gadu vispār diezgan maz bija mēģinājumi graust kaut ko. Varbūt, kad jau egles šīs priedes ir pietiekami lielas, lai izturētu to. Lūk, arī šeit var redzēt, ka te bija smērēts,
Un šitais viss ir pieaugums klāt. Tādā veidā. Jā, un vēl salīdzinājumam aiziesim, parādīšu, kā izskatās vieta, kur ir auglīgāka zeme. Ja, piemēram, vidējais bērziņa izmērs šobrīd ir 3-gadīgs bērs sanāk, ja viņš ir, 2,5 gadīgs vai 3 gadīgs, tad viņš ir 5 centimetri. Bet tajās vietās, kur zeme ir auglīgāka, to līdz redzēsim. Tur ir 3-metrīgs, jau viņš izaudzis. Te jau ir tāds paliels, te jau ir pie 2 metri šis. Šis pie 2 metri. Un kur mūsu rekordisti. Šis un šis. Pāri 3 metri jau izauguši. Un šis konkrēti. Viņam ir kaut kā paveicies. Un blakus vēl draugs viņam arī. Un te var redzēt, ka viņam bija nograusta galotne arī šeit. Un izaugušas vairākas ir. Un šim laikam arī bija nograusta galotne, reku. Bet viņš vienalga saņēmies un izaudzis normāli. Izšāvies tāds garš. Tā, tagad aiziesim atpakaļ. Aptīsimies, kā iet ar smērēšanu kociņu. Jā, un te var redzēt, ka bēržam smērē arī apakšu, lai zaķi negrauž. Un eglītēm augšu un galotnītes un zaru galiņas. Kā iet? Vienīgais tirnori atnāk no augšu nograust, bet gan jau, ka negribēs graust bērzi. Ja viņi ir blakus priedes, ko graust. Drošības pēc labāk saviest. Un šeit jau ir lielākas. Jā. Tā ķēpīgā masaroja noscīnus. Jā. Viņa ir tāda smagnēja. Kā izskatās? Super labi. Izstās kā Ziemassvētku eglīte. Jā. Un šitās svaigās būtu ļoti gards kumosiņš stirnām un zaķiem, vai ne? Jā, ceļšķi ir kur galiņi. Tāpēc katru to pumpuriņu ir jāsazieš, lai viņu nenograuž. Man ir cimdi nomainīti, jo pēc 40. kociņa tas ir tā kā smilšu papīru rīvētu un caurumi. Paņēma izturīgākus cimdus. Noskrubējis. Rektīgi. Jo biezāk kārtu uzliek, jo viņš arī tā kā izturīgāks un ilgāk turas. Bet arī pietiek mazāk kociņiem. Tā skatos, ka mums tiešām pietiks arī visiem 400 kociņiem, bet varbūt pat lieliem nebūs jāliek. Rekurēt parādīt eglīti. Rekur eglīte ir, kas bija ziest pirms 2 gadiem. Un nav pat nomazgājies un nogājis nekādīgi ne lietu, ne ar ko sausumu. Ciet vai ne, kā smilšu graudiņi. Jā, un tā kā smiltis. Viņš palicis 2 gadi nostāvēs. Un tas sanāk, ka es iepriekš ziedu, tā eglīte bija krietni mazāka, tāda apmēram šitādu galu ziedu, un viņš rekur tā arī ir nostāvējis un izaudzis. Nav tikai nograusts. Nav nograusts. Un tie bērziņi īstenībā jau daži nav nograusti, bet īstenībā notrimarēti ir. Jo zāle tā ātrāk aug kā kociņi. Un kā jau visi, protams. Nu jā, tāds mums izskatās topošais vējlaužu stādījums. Vēl līdz viņam kaut kāds laiciņš jāpagaida, līdz viņš sāks jau darboties. Kādi gadi droši vien, 5 vēl. Tad jau viņš varētu sākt jau darboties. Protams, ka mēs te vēl ik pa laikam arī stādam tie kociņi, kas ir izbeigušies. To vietā iestādam arī jaunus. Mums te gan ir gan kļavas, gan lazdas, gan arī ciedru priede, Sibīrijas ciedru priede, Korejas ciedru priedes ir. Dažādas priedes tā arī ir. Tā, ka viņš būs diezgan liels, kad izaugas, bet tam visam vajadzīgs laiks, protams. Bet kaut kad jau ir jāsāk, vai ne? Un šī ir mūsu īpašuma ziemeļu daļa. Te jau reku ceļš ir. Viss īpašums ir uz to pusi.
Un šie ir ziemeļi, un tur mums ir dienvidi uz turieni. Tā kā ziemeļu daļā mēs uztaisīsim gan, viņš būs gan funkcija vējlauzis, gan arī būs kā, arī super liels saules ķērājs arī viņš būs. Nu, un mēs arī domājam šeit laist ganīties kādus dzīvniekus, sāksim ar vistām droši vien, un vistu traktoru. Un tad skatīsimies, kā ies tālāk. Dažas stundas vēlāk darbs ir padarīts. Kociņi apsmērēti ar to smēri. Cerams, ka tas arī viņus aizsargās no apgraušanas. 5 kg tās kvarca smilts pastas ir domāts 2 līdz 3 tūkstoši kociņiem. Bet tā kā mums kociņi nav viengadīgi, tad mums aizgāja daudz vairāk sanāk, jo pietika vairāk kā 300 kociņiem, jo mēs smērējām, kur būtu vairāk kā 10 galotnes uz viena kociņa. Bet, ja tie būtu viengadīgi, tad tur sanāks vairāk tūkstoši kociņus sasmērēt. Tā ka šis darbiņš ir izdarīts. Varam teikt, ka topošais vējlauzis ir ieziemots. Un tad skatīsimies uz pavasari, kāds būs iznākums, un tad arī iefilmēsim jaunu video. Lai veicās, čau!